Paldies jums, kas uztaisīja šos te svētkus atmosfēru. Sezona ir atklāta. Bija jūtams laukumā tas uztraukums, tā atbildības sajūta, ko mēs visi jūsu priekšā jūtām, ja? Kaut kādos mirkļos nedaudz pietrūka augstesenība, bija varianti, kur uzlaust, tur, kur iekritām tajā vienā pretuzbrukumā, likās, ka tur pirms tam bija sots. Nekas tāds ir sports, aplies komandai teica, varbūt labāk ir jāsāk šitā sezona, nekā kā pagājušajā gadā. Kāpēc nav 4 goli? Kāpēc nav? Jā, par to man visvairāk sāp, kad mēs tur vēl neesam neko uzrakstījuši. Nekas, nākamā nedēļa jauna spēle. Es ceru, ka jūs caur QR kodu vismaz tur papildināsiet to kasīti mūsu vietā vismaz šodien, lai to kopējo desmitnieku mēs sezonas nogrieznī bērniem savācam. Ja? Tā kā paldies jums vēlreiz par to, ka nācāt, atbalstījāt. Nākamā mājas spēle jau būs siltāka laikapstākļi un iepriecināsim ar tiem 4 un vairāk vārtiem. Paldies jums! Robi, Mandriks bija pirms spēles? Varbūt pirms spēles nebija, bet tā, kad nācām un dziedāja cilvēki, redzēja, cik daudz cilvēku bija, tad uzreiz bija, bet ātri arī pazuda. Gribējās uzvarēt. Pāris vārdu par spēli. Bija viegli, grūti, kas kaitināja, kas nesanāca? Nesanāca iesist, diemžēl, bet cerams, ka būs nākamajās spēlēs. Kaitināja tas, kad komanda, diemžēl, pretinieku komanda vārtījās, diemžēl. Bet tādi pārāk par to. Tieši tā. Bet apsolam, ka nākamās spēlēs būs uzvars un Varbūt kādam ir jautājumi gan Robim, gan Mārim? Klusums? Nē, ir jautājumi. Kurš iesitīs 50 golus šajā sezonā? Varbūt Ronaldo. Varbūt. Kur viņš ir? Kādi vēl? Mazais, Kas tev uz sirds? Man bail no bērnu jautājumiem. Ar bērnu mums patiesības skan. Kurš būs labākais spēlētājs otrajā, nākotnes līgā? Kurš būs labākais spēlētājs? Vispār, kādas tev ir ekspektācijas, kas tas vārds par gaidāmo sezonu? Kāda tā paša individuāla mērķa? Individuāli ir nospēlēt pēc iespējas vairāk tās spēles un sakrāt pēc iespējas vairāk tās punktus un noturēt 0-6. Man liekas, pēc zaudējuma nav ko. Pēc uzvarām mēs daudz pļāpājam, pēc zaudējumiem visādi lakoniski un īsi. Tāpēc, paldies, ka bijāt ar mums šovakar. Liels paldies tiešām. Atbalsts bija fenomenāls un tiekamies. Šī gada ceļojums tikai tagad sākās. Paldies jums!